Tas, ka spēlētāji šodien bija uztraukušies pirms pirmās spēles, tas ir skaidrs, bet vai jūs, atgriežoties Latvijas basketbola elite, arī bija kāds uztraukums? Godīgi sakot, uztraukums pa puikām tikai. Bet tas nav uztraukums, tas jau ir zināma lieta. Es zināju, ka tas grāveklis būs. Un vienkārši sagatavoju pieri. Vai tas grāveklis sanāca spēcīgāks, kā bija domājis, jeb tieši tāds, kāds bija paredzēts? Es domāju, ka viņš nebija neliels, nemaz, bet sāpīgs. Kas nesanāca? Nesanāca, ja tā godīgi pateikt, tāda normāla cīņa nesanāca. Nē, no tāda viedokļa vienkārši, ja es redzēju atkal, kuri mums vājie cilvēki, kuri ir tādi, bet es domāju, ka tas ir labojams viss. Kāda tad ir mērķi turībai? Vai tas ir augstskolas derbijs ar LU, vai tomēr jūs gribat? Nē. Tas ir domāts spēlētājiem un nākošais. Es varu tikai pateikt vienu. Ja? Ar 2-3 uzvarām te nekas nebūs līdzās. Tā kā mēs cīnīsimies par kaut ko augstāku, jo man ir pats svarīgākais, lai progresētu spēlētāji. Un ja spēlētāji progresēs cīņā, pirmām kārtām, ja? Es domāju, ka tad tas rezultāts būs. Treneri, jūs tā skatoties gada gaitā, jūs arī palicis tādi mierīgāk un vairs līdzutēji neredz tos tā saucamos sulīgos epitetus. Nāks laiks, nāks epitets. Nevajag jau censties noskaņot jau pirmajā spēlē pret sevi. Viņiem jau tā tas mans uzvārds ir. Tā kā sievietei orgasms. Paldies!